Mēs šodien gatavosim krāsnī ceptu veselu zandartu, un te ir pāris lietas, kuras mums būs vajadzīgas. Īstenībā ļoti maz, jo pagatavošana būs ārkārtīgi vienkārša. Zivī mēs iekšā liksim citronu un dilles. Mans vectēvs arī noķēra ķīšu ezerā uz mūsu malu. Es no 4 gadu vecuma jau ar vectēvu katru vasaru braucu makšķerēt daudz līdz pat 11 naktī. Un vectēvs septembrī noķēra šitādu zandartu. Es pagājušo man ļoti garšoju. Īstenībā veselu zivu pagatavot ir ļoti vienkārši. Es gan atzīšos, to parasti dara vīrs ar Jākabu. Tāpēc arī šodien mums būs darba sadalījums. Jākabs tiks galā ar zandartu, un es ar kartupeļu biezeni, kas man ļoti labi sanāk. Tam man vajadzēs kartupeļus, pienu un sviestu. Mēs Ziemassvētkus bērnībā svinējām diezgan šaurā lokā, un mūsu dzīvoklis bija tieši pāri kāpņu telpai un mūsu vecvecāku dzīvokli. Un Opaps katru uz Ziemassvētkus cepa pīrāgus. Viņš cēlās 5, lai liktu raudzēties mīklu, viņam tur bija sava recepte, un tad mēs ar māsu jau tikko acis ir vaļā, mēs skrējām pie viņu, viņš vienmēr atstāja mīklas gabaliņu, no kuras mēs varējām taisīt, ko mēs gribam. Tā pīrāga un tā maizīšu smarža, tas bija tas Ziemassvētku pirmais tāds impulss, tas Ziemassvētku rīts. Cik labi, ka tu to dari, Jākviņa. Man pats vajag bērnu līdzi. Vai būtu kāds, kas zivi pagatavo. Citronu sagriežu šķēlītēs, dilles baigi negriezīsim mazāks, tāpēc, ka Jākabam nepārāk dilles garšo, un tad viņas tā kā iedod garšiņas, mēs pirms ēšanas viņas vienkārši izvilksim ārā. Mēs uzaicinām viesus, parasti radus, brālēnus. Tad es dažreiz taisu loteriju, kurš pirmais atnāks, es minu. Mums tur ir kartupeļi, zivis. Tētis iztaisa savu speciālo mērcīti. Tā ir tēta īpašā recepte, un es varu mēģināt to recepti atdarināt, bet nekad. Mamma ir mēģinājusi atdarināt, bet saka, ka tas nav oriģināli. Mēs biežāk gatavojam mazākas zivtiņas, vairākas un mazākas, un tad mums patīk ietīt folijā, jo tā garša, kā vīrs saka, ir tāda maigāka. Bērnībā mums bija tikai tie tradicionālie šokolādes kalendāri ar lodziņiem. No Jākabs to ir paņēmis nākamajā līmenī. Jākabs raksta Rūķim vēstules. Ja es viņam rakstu katru nakti vēstules, prasu kaut kādas lietas, saku, kas man pa diļi notika, dažreiz uztaisu krustādu mīklas, un tā es saku, ko es gribētu lielajā Ziemassvētku dāvanā. Viņš man tā kā nes mazas, un tad 24. atnes lielu. Cilfiņas. To mēs liksim cepties, ieslēdzām krāsni jau uz 200 grādiem. Tā lieta, ar kuru es vēl Ziemassvētkos ļoti lepojos mūsu ģimenē, Jākabs jau pēdējos dažus gadus ļoti daudz laika un pūles velta, lai sagatavotu citiem dāvanas. Šogad es pilvenas šitiklēs taisīšu, pats šūšu. Kartupeļi ir mīksti. Tos mēs tolīt uztaisīsim biezputru. Tu vari ieliet katliņā pienu, tikmēr. Līdz pusē? Es domāju, pietiks. Pienu vajag uzsildīt, jo tad kartupeļi it kā nepaliek kaut kā klīstars. Es varēšu mīcīt kartupeļus? Tu vari mīcīt, jā. Es Ziemassvētkos novēlu visiem, lai būtu, ja pat nav tik labas dāvanas, vienmēr pieņemat visas un izrāda, ka cieņu pret tiem, kuri tev jas ir uzdāvinājuši. Mēs ģimenē no sviesta nebaidāmies, mums sviests ļoti garšo. Ziemassvētkos novēlu būt ļoti klātesošiem, tad, kad jūs esat ar savu ģimeni. Nesatraukties tik daudz par galdu un par dāvanām īstenībā, bet cik tas ir skaisti būt pie viena galda un būt kopā. Jā, labi sanāca. Zandarts tiešām ir viena no garšīgākajām zivīm.